Mums vienmēr sev vieglāk ir redzēt no malas, tāpēc paskatīsimies tādu kopsavilkumu, kā tad Bruno un Paulo strādāja. Viņi strādāja tāpat kā visi normāli cilvēki, gāja darbā un saņēma savu atalgojumu mēneša beigās, un tieši Bruno, viņš to darīja, ejot, nesot šo ūdeni uz ciemu ar rokām un savu darbu apmainīja pret naudu. Un tad, kad viņš gribēja nopelnīt vairāk, vai viņam vajadzēja vai nu iet biežāk, vai arī lielākus spaiņus jau ņemt. Tas nozīmē tā kā mums, mēs meklējam labāku darbu, ar lielāku atalgojumu un strādājam vairāk un vairāk. To patiešām apskatoties riņķī apkārt, pie sevis arī mēs varbūt varam novērot. Daži strādā pat 2 vietās. Tādā veidā mums veidojas šie lielie spaiņi, un mums ir lielāka alga. Bet tomēr mēs esam vairāk aizņemti un mums paliek mazāk brīvā laika. Un tas nozīmē, ka mēs savu laiku apmainām pret naudu. Un tā paiet gadi, bet tas ir tikai 24 stundas. Un tā cilvēks izpumpējās, viņam rodās veselības problēmas, tas ir tas saucamais stress, un cilvēks visu laiku ir bailēs, jo viņš to ļoti labi apzinās un redz, ka viss riņķī apkārt cilvēkiem novecojoties vai arī jau spēka gados, cilvēks ņem vienkārši un salūst. Tāpēc varbūt ir vērts ieskatīties to, ko darīja Paulo. Šobrīd daudz cilvēki to sāk darīt, bet visam šķērslis ir tikai un tikai bailes. Daudz saka, man nav vairs apkārt draugu, bet šie draugi jau veidojās. Varbūt tie nav tavi draugi, bet tieši šī te ūdens tilpnes būvēšana, tā ir jaunu draugu un jaunu cilvēku meklēšana. Kamēr vēl mēs to varam, kamēr mums ir iespējas, jo gadot ejot mēs iesīkstam un mēs paliekam tādi cieti kā akmens. Mēs nevaram vairs atvērties un mēs ejam darbā, strādājam, bet mēs to ļoti labi apzināmies, kad mūsu gadi iet un iet, un tāpēc šeit šādā veidā, iepazīstoties ar cilvēkiem, mūsu nākotne var izveidoties pavisam savādāka. Pat aizejot pensijā, mums paliks draugi, mums paliks paziņas, un tas būs šis te ūdens pumpis, kas mums kalpos, kā iespēja komunicēt, kā iespēja būt kopā ar cilvēkiem, ne tikai šī projekta ietvaros, varbūt pat cita projekta ietvaros. Tieši Pavlo mums parādīja šo iespēju, ka, lai mēs nopelnītu, mums nav nauda jāmaina pret savu laiku un savām dzīves stundām. Ir daudz vienkāršāks ceļš. Un ko tu darīsi? Vai tu būsi tā kā Pavlo, vai tu būsi tā kā Bruno? Tas ir tavs ceļš, mēs tikai tev parādām to, ka mēs mēģinām un esam kopā šajā te idejā, kā to dara Pavlo, kā mums izdodās, par to mēs pēc tam spriežam, bet mums ir interesanti. Mums ir interesanti, un tagad šī te iespēja šajā jaunajā projektā, viņa ir tik vienkārša un viņa ir tik interesanta, kad šeit cilvēki ir ieinteresēti, un viņa gandrīz vai dara pati savu darbu. Mums vienīgais, kas jādara, jāuzsmaida tam, kas nāk pretīm, un ar viņu jāiepazīstās. Un katrs pēc tam saka paldies, un šī te laimes sajūta, tā nav mērojama ne naudā, ne arī tajā iztērētajā laikā, kurš tomēr tiek veltīts. Un ja tevi šī ideja uzrunāja, un ja tev viņa liekas interesanta, tad maini šo Bruno lomu pret Paulo, un zem šī video tu atradīsi iespēju rakstīt mums, vai arī sākt šo te pastāvīgo ienākumu avotu, vienkārši iepērkoties kopā. Raksti vai arī zvani. Zem šī video, uzspiežot uz saites, tu nonāksi jau lapā, kurā ir iespējams vai nu uzreiz sākt nopirkt šo te savu mazo ūdens pumpi un savu mazo ūdens spainīti, kurš tev izaugs par lielu, vai arī blakus augšpusē tu atradīsi kontaktu sarakstu. Kontaktlisti atverot, tu vari rakstīt un uzdot jau savus jautājumus, vai arī tu vari rakstīt konkrēti jau profilā. Vienmēr zem katra video ir pieejama informācija. Es ceru, ka šī ir viela pārdomām, bet katrs mēs ejam savu ceļu, un katrs mēs darām to, kas mums tajā brīdī liekas interesants un jauks. Un tāda ir mūsu dzīve. Uz tikšanos!